Leģendārās latviešu aktrises Vijas Artmanes kapavietas monuments jau nākamēnes būs gatavs atklāšanai. Akmens ansambls veidots kā aktrises pēdējā skatuve. Kamēr notiek aktrises kapavietas sakopšana, jau izveidot skici arī Vijas Artmanes piemineklim Pārdaugavā pie Teātra muzeja. Stāsta Kārlis Goldbergs Kristapsons. Aizdedzot baznīcas svecīti, Līga Dimetere ved rādīt Vijas Artmanes atdusas vietu. Aktrises kapavieta Pokrovu kapos pašlaik sēdz tikai pamati mākslinieces pēdējai skatuvei. 16 kvadrātmetri tas tomēr ir tāds skaists laukums, ja? Ne par lielu, ne par mazu. Un es domāju, ka viņi to ir pelnījusi. Šoruden, 11. oktobrī, aprit jau 2 gadi kopš Vijas Artmanes nāves. Tieši aktrises miršanas dienā iecerēta pēdējās skatuves atklāšana. Sāģēšana, slīpēšana un pulēšana. Akmens tēlnieku darbnīcā darbs rit pilnā sparā. Mākslinieki veido akmens detaļas Vijas Artmanes atdusas vietai. 2/3 darbu jau esot padarīti. Akmeņkalis Guntis Panders šo darbu esot uzņēmies ar prieku. Pirmkārt, pasūtījums ir interesants un veltīts tik izcilai personībai. Viju Artmani atceros kā mazs puika visas filmas un praktiski es visas filmas ar viņas piedalīšanos esmu redzējis. Un tas ir tāds ļoti liels gods un atbildība, kad man ir kritusi šī loze, ja, izpildīt šādu te nozīmīgumu tā darbu un tika ievērojamai aktrisei. Lai viņš nebūtu trausls pret šo... Šādas piemiņas vietas veidošana prasa ievērojamus līdzekļus. Līga Dimetere izmaksas neatklāja, tik vien norāda, ka ziedotājs ir kāds Artmanes talanta pielūdzējs no Baltkrievijas. Pēc Vijas Artmanes 12 tonu smagās pēdējās skatuves atklāšanas Pokrovu kapos aktrises piederīgie iecerējuši ķerties pie vēl 2 piemiņas vietu ierīkošanas. Pie ēkas, kurā aktrise nodzīvoja 53 gadus, paredzēts piestiprināt piemiņas plāksni, un Pārdaugavā skvērā pie Eduarda Smilģa Teātra muzeja jau saņemta pašvaldības atļauja uzstādīt pieminekli. Vairāk nekā 3,5 metri augsto Vijas Artmanes tēlu piederīgie iecerējuši uzstādīt, kad būs piesaistīti pietiekami līdzekļi. Kārlis Goldbergs Kristapsons, Andris Jasīnskis, LNT.